Sveiciens skatītājiem! Spēka spektrs atkal jūsu ekrānos, lai nemainīgi runātu par svarīgāko – par gatavību, par spēku, par attīstību. Mani sauc Jānis Pašeiko, ar mani kā vienmēr mans draugs un kolēģis Jānis Vanaks. Sveiks, Jāni! Sveiciens, sveiciens! Un mūsu šodienas īpašais viesis arī Jānis Krīvens, jeb Krivenčīs. Sveiks, Jāni! Čau, Džeki, paldies, prieks Čau. būt šeit. Čau, tāda forša amizanta situācija. 3 Jāņi, 3 Austrum Eiropas gudri sanākuši. Mēs jau runājām, ka kādam jāievēlās ir vēlēšanās. Jā. Ja ne mums, tad vismaz aizkadra cilvēki. Operatoriem, jā. Es uzreiz sākšu ar to, ka milzīgs paldies, ka piekrita ar mums papļāpāt. Paldies, ka jūs man uzaicinājāt. Man šitais viss rakingi ir jaunums, bet es zināju, ka tāds ir. Ka līdz momentam, kad tu man uzrakstīji tieši, es zināju, ka tas ir. Tad es papētīju dziļāk un es nezināju, ka tā komuna ir tik liela jau attīstījusies. Tā kā man tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas interesants un paldies, ka esmu šeit. Ka jūs uzskatāt mani pa vērtīgu parunāties šitajā. Es arī godīgi uzreiz pateikšu, ka es esmu liels fans. Paldies, Tāpēc man vēl jo lielāka atbildība šodien un vēl jo lielāks respekts, ka tiešām piekrītu parunāties. Paldies, Vērčku, novērtēju. Un es domāju, mēs sāksim nemainīgi ar pirmo jautājumu, zinot to, ka visi latvieši jau tevi zina. Nu, gandrīz visi es pieļauju. Bet laimi, kā vai tu par pats nelaimi? sevi raksturotu, piemēram, 3 vārdos? Sevi vai savu dzīves filozofiju? Spītīgs, nepacietīgs, riskants, haotisks. 4 vārdi laikam sanāca, bet tas riskants, haotisks liekas tā kā vienā tajā. Ok, izklausās bišķiņa tādu negatīvo piesitienu, ne? Nē, nu zini, kā to ņem. Agrāk man likās, ka tas negatīvi. Es noteikti neiesaku. Es esmu ļoti haotisks cilvēks. Īstenībā es daru lietas caur pakaļ. Tā kā, bet es viņas izdaru. Un es viņas izdaru savā veidā. Ne tā kā vajadzētu it kā pēc loģikas, pēc grāmatas, bet es viņas kaut kā caur pakaļ izdaru. Ļoti haotiski, ļoti saraustīgi. Bet tas rezultāts ir, jā. Un es noteikti neiesaku darīt tā kā es, jo ļoti daudz lietas es daru ļoti, ļoti nepareizi. Bet vienkārši man kaut kā ir paveicies, ka man viņas sanāk un izdodas tā, kā es to daru. Bet kopumā tā nevajadzētu darīt lietas. Bet man ir paveicies, ka man vienkārši sanācis ir. Un tad es kaut kā arī kuļos ar to haosu. Ok, bet tad, ja es tev jautātu, kas tev svarīgāks ir process vai rezultāts? Gan es teiktu. Baigi atkarīgs no uzdevuma. Es teiktu, tas laikam baigi atkarīgs no uzdevuma. Citreiz svarīgāks ir process, tāpat kā citreiz svarīgāks ir ceļš, nekā galamērķis, zini. Piemēram, pārgājienā nav jau svarīgs galamērķis, svarīgs ir tas ceļš, vai ne? Tā kā tas ir baigi atkarīgs tiešām no uzdevuma. Ok, tagad atgriezīsimies nedaudz senākā vēsturē, jeb tavā bērnībā. Ui. Varbūt tu tagad vari izcelt kādu vienu īpašību, kura tev piemīt jau no bērnības, bet kura tev visas dzīves laikā ir ļoti palīdzējusi. Es teiktu spītība. Es Tas, šito ko tu arī biju pirmo minēji, iedomājies. vai ne? Jā, es teiktu spītība. Es esmu diezgan principiāls cilvēks un daudzas lietas es varu izdarīt tikai spīta pēc. Ja man pasaka, ka es kaut ko nevaru, es visdrīzāk to izdarīšu tikai, lai Paturi parādītu, aliņu, ne? ka es varu. Jā, aptuveni paturu aliņu. Un daudzas lietas es tieši tā esmu darījis. Vienkārši spīta pēc parādīt, ka es varu. Un tad, kad man kaut kas ir sanācis, tad es vienkārši esmu to tālāk attīstījis. Tā kā droši vien tas spīts. Tāda varbūt riebīga īpašība tā ir, bet tā varbūt arī laba īpašība. Jo man šķiet. beigās pie rezultāta noved. Kā tu teici, ne par spīti, tu to izdarīji. Tieši tā, un tas par rezultāts spīti, ir, jā. vai ne? Par spīti otram cilvēkam, bet beigās pašam ir prieks lielāks no tā. Bet vai bieži nācies šo spītu ieslēgt, lai gūtu panākumu jau bērnībā? Bērnībā man nebija nekāda panākuma. Es biju ļoti kautrīgs, ļoti kluss, ļoti vājš, kaulains, slimīgs bērns. Es baigi daudz slimoju, arī stresains ļoti maziņš. Un man bija ļoti grūti tā kā atvērties. Tu vēl uzauc tajā Ziepniekalna vidē, zini, kur tev ejot mājās no urlām ir jābēg, lai tā telefonu neatņem. Ir jāizdzīvo. Jā. Kur, ja tu staigā pirmās platajās biksēs no Ozola veikala, tu redzi skinheadi iet pāri otrai ceļa malai, tas uzreiz jau izdomā maršrutu, lai tev nebūtu kaut kādas konfrontācijas, jo tu esi mazs hļupiks un tu visdrīzāk tā kā tev tās bikses saplēsīs vienkārši. Un tā bērnība bija diezgan saraustīta. Es teiksim tā, es negribētu vēlreiz bērnību. Man viņa nebija slikta, man viņa bija parasta, vidēja. Zini, tā kā vidēja uzaugot kaut kādā 112. sērijas dzīvoklī, bloku mājā,
Ne īpaši sliktāk, ne īpaši labāk kā citiem. Tāds diezgan average vidējais. Bet tad tie panākumi sākās kaut kad jau daudz vēlāk, ja? Nu, ko mēs saprotam akala panākumiem? Nu jā, ir grupa, Satīns, tas diezgan labi izšāva. Tad podkāsts pēdējā pilīte, kad es viņu uztaisīju, man liekas, viņš atvēra vispār tādam vidējam latvietim, parādīja to podkāstu formātu, tādu to vidēju latvietu, vēl garis iepazīstināja ar to konceptu. Un tad Pāļu bazars izšāva diezgan veiksmīgi. Un tad arī tie mūsu dokumentālai projekti, kur esam ar Sandīsu Jauno ceļojuši apkārt, tie man personīgi vismīļākie ir. Tā kā, nu, ja mēs ņemam kaut kādā skatījumu vai, teiksim, rezonances ziņā, jā, viņi ir diezgan veiksmīgi, tie panākumi. Vai es būtu kaut kā ļoti bagāts no tā? Nē, es neesmu. Es kuļos, vienkārši es dzīvoju, es eksistēju. Bet kaut kādā skatījuma ziņā un varbūt rezonances ziņā, atpazīstamības ziņā, nu jā, varētu teikt, ka viņi ir diezgan veiksmīgi. Un tas viss sākās tikai ap 25. Tā kā, kad mēs sākām Satīnu veidot, tas sākās tikai ap 25. Tas bija diezgan vēl. Tāpēc līdz tam 25 īsti, zin kā, vīriešiem ir tas, kad vīrieši sāk nobriest tikai. Pat ne līdz 25, citi pat vēlāk, ap 30 tikai sāk atrast sevi ap 35. Tāpēc arī tagad jaunieši ir no 30 jau. Jā. Slieksnis pacēlies, jā. Jā. Un līdz tam vecumam es biju tāds ļoti, nu līdz tam 25, ļoti viegli ietekmējams, iespaidojams. Man nebija vēl izveidojies savs raksturs, varbūt tā kā. Tā personība, kāda man ir šobrīd, man viņa vienmēr ir bijusi, bet kaut kur ļoti dziļi iekšā aprakt, un es nevarēju viņu tā kā izpaust ārā. Un es viņu varēju sākt izpaust uz āru tikai tad, kad man nomainījās visa vide, viss sociālais burbulis, es sāku pats kaut ko vairāk darīt, kad es pa centru sāku ar centra cilvēkiem tusēties no Ziepniekalnas centru, tā kā aizvācos. Un tur man sāka viss attīstīties, veidoties un kaut kā varēja iznākt uz āru. Parādīt to, kas vienmēr tur bijis iekšā, vai ne, kaut kur nospiest, viņš tā smuki iznāca ārā. Es esmu baigi laimīgais par to, esmu baigi pateicīgs savai videi, saviem draugiem, cilvēkiem, kas man apkārt. Bet ja jau tā bērnība varbūt, kā tu pats saki, nebija tā, nezinu, spožākā, ja, vai Viņa veiksmīgākā. nebija ne spoža, ne slikta, viņa bija normāla. Nu jā, bet varbūt ir kāds padoms, ko tu pats sev gribētu tagad iedot, teiksim, nezinu, 12-gadīgam Jānim. Es pateiktu, paliks labāk. Es pateiktu, nemīgs, būs labi, viss nāks ar labu laiku. Gan pats paaugsies, viss būs ok, ar laiku nāks. Vienkārši tev šitais ir jāiztur. Iztur šito visu sūdu. Viņš nomierināt pats sevi būs labi, bro. Nav straucies. Viss tas, ko tu dari šobrīd, ir huiņa, tas nav svarīgi, tas neko neietekmēs. Tas, ko tu dari skolā, kādas tev atzīmes, tas nenoteiks tavu dzīvi, tā kā tev nav tagad jāizdomā, ko tu gribēsi darīt. Viss būs ok. Dzīvo, spēlē datorspēlītes, varbūt vairāk sporto, īstenībā tev vajadzētu vairāk sportot. un kaut ko tā un kusties vairāk. Bet mūzika tev jau skolā bija saistoša, tu kā mērķtiecīgi virzies šajā virzienā? Konkrēti reps, man laikam, kad es sapratu, ka man ir stienas uz repu, tas bija tajā brīdī, man bija kaut kāda 11 vai 12 gadu dzimšanas diena, man māsa uzdāvināja Eminem show disku. Un es viņu ieliku kompītī, pirmo reizi noklausījos, wow! Izšāva korķis. Kas tikko notika? Kas notika? Un kopš tā brīža arī tas viss sākās. Man sāka interesēt ļoti hip-hop kultūra, citi reperi. Tad jau diezgan agri, 11, 12 Diezgan agri gadi, man viss sāka interesēt kaut kādus pirmos tekstus. Es sāku rakstīt ap 16, 15, 17. Pirmo ierakstu tā kā pie mikrofona, liekas, uztaisīja 18 gados. Un tad kaut kā lēnām tas viss attīstījās. Bet, izšāva arī ap 25 tikai. Tad ar Satīnu jau. Tā ar Satīnu, jā. Pirms tam man bija cits pseidonīms, tāds solo projekts, bet tad ar Satīnu izšāva uz 25. Pilnīgi negaidīt. Tas vispār nebija pašmērķis. Tas nebija domāts. Nebija paredzēts, ka tā būs. Tas bija ļoti out of nowhere. Mēs negaidījām, ka tas tā aizies. Un vienkārši turpinājām darīt to, kas mums pašiem patīk, ko mēs mīlam, tā kā vienkārši piedurties, have fun, neiespringt, neuzturt sev pārāk nopietni un aizgāja. Bet tas ceļš no 18 no pirmā ieraksta līdz Satīnam diezgan liels, vai nebija kaut kādā brīdī? Daudz var notikt, vecīt. Anglijā paspēja padzīvot, paspēja atbraukt atpakaļ. Viss bija draudzenes nomainīties, visi tur baigi, 7 gadi, tas baigais sprīdis. Tas cilvēks, kāds bija 18 gados un kāds bija 25 gados, pilnīgi divi pretēji cilvēki.
Tā kā, Es gribēju teikt, ka ceļš tajā vecumā, vai ne? Varbūt 7 gadi, tur 50 vai 57 nav tik liela tā atšķirība. Jā, kā tajos bet gados. 18 un 25 ir milzīga atšķirība. Gan vizuāli, gan mentāli. Tur ir baigā starpība. Džekiem ir īpaši. Bet kaut kādā brīdī nebija doma pamest to mūziku. Un it kā nesanāk. Baigi, nē, jo, zin kā, tu jau nevari pamest neko, ja tas tev nav sloks, tu jau gribi kaut ko pamest tad, ja tas ir tavs darbs. Mūzika man vienmēr bijis tā kā vienkārši pašizpausmes veids. Zini, kaut kādus tekstus rakstīja. Tagad gan bišķiņi pamainījies, man vairāk uz video pusi velk kaut ko filmēt, kaut ko darīt tādu. Bet reps vienmēr bijis tas, kad tas dopamīna kiks, kad tu uzraksti krūtu četrīnti, kad tu viņu iemauc precīzi uz tā bīta un kad tu dzirdi, kāds izklausās, tas dopamīna kiks, tas ir kaifs. Es nekad neesmu tekstu rakstīšanai piegājis kā darbam. Es vienmēr esmu gribējis tam pieiet, tāpēc, ka tas ir vienkārši kaifs kaut ko krūtu uzrakstīt, kaut ko, pa ko tev pašam ir prieks. Tāpēc es nekad to neesmu gribējis pamest, jo man tas nekad nav radījis grūtības. Tā kā, tas man arī nekad nav bijis pašmērķis, ka man obligāti jāizdod tur hits vai obligāti tur jāizdod tāds un tāds albums. Es sev neesmu tos uzstādījumus uzlicis, tāpēc man nekad nav bijis tā, ka man gribētos to nedarīt vairāk. Es to vienmēr esmu darījis tā brīvi, nepiespiesti, jo tas ir vienkārši bijis vajadzīgs. Man tā kā bijusi tāda vajadzība sevi kaut kādā veidā izlikt. Zini, visiem māksliniekiem, te kaut kāds vienkārši pašizpausmes veids. Un tas vienmēr bijis vajadzīgs, vienkārši sevi kaut kur izlikt. Nu, citi sevi izliek uz gleznas, citi sevi izliek svaru zālē, tu izliec sev tekstā vienkārši. Katram savs. Šorīt braucot no Liepājas uz Rīgu visu ceļu. Tu no Liepājas brauc speciāli? Speciāli priekš ierakstu. Dēm, vecīt, respekt. Un klausījos jo tikai parasti satīnu. Jums Liepājniekiem ir atbrauc uz Liepāju, vienmēr ir ķipa otrādāk. Jūs nekad negribat braukt uz Rīgu, vienmēr visiem ir jābrauc uz Liepāju. Nē, šoreiz aizbrauc, jā. Paldies. Visu ceļu klausījos satīnu, tas bija mans veids, kā sagatavoties intervijai. Tā kā arī tekstus analizēju, jā, un ļoti uzmanīgi klausījos. Un tagad, man liekas, visiem ir skaidrs, ar ko tu nodarbojies, bet tu noteikti atceries pirmo savu darbu vietu. Varbūt gribi padalīties, un galvenais, kas mums interesē, varbūt ir kāda mācība, ko tu paņēmi no šīs te pirmās darba vietas. Mans tā kā pats pirmais darbs bija vasaras darbs bērnu slimnīcā, bet es to īsti neskaitītu. Tā kā darba vietu, tu tur pastrādā mēnesi tajā valsts nodarbinātības programmā. Es to baigi neskaitu kā pirmo darbu. Bet tu kaut ko saņēmi arī, jā? Nu, saņēmu, tur kaut kādas 150 latus, kaut ko tam līdzīgi, kaut kādu sūdu. Un pirmais tāds darbs man bija bērnu dārzā, kā sētniekam. Es biju tikko pabeidzis vidusskolu, bija rīktīgi sūdīga ekonomiskā situācija, bija ļoti slikta. Tas bija 2008.9. gada tā finanšu krīze, bija pakaļā, man abi senči palika bez darba. Viss bija ļoti, ļoti slikti. Un vienīgais, ko es varēju tajā brīdī dabūt, es jau īsti vispār nesapratu, kā darba tirgus strādā, ko darīt, kaut ko. Tad es kaut kā dabūju darbu vienkārši bērndārzā, netālu no mājām kā sētnieks. Tā mācība, ko es tur dabūju, bija sakot zobus un savākt sūdu. Vienkārši izdari to, ko no tevis sagaida. That's it, viss. Ja tev ir kaut kāds darbs, vienkārši izdari to savu darbu, to, ko no tevis sagaida. Tev viņš var nepatikt, tev viņš var besīt, bet tad ej projām, bet savu darbu izdari. Un ja tu dari savu darbu, lūdzu izdari viņu labi. Vienkārši sakot zobus, savāc sūdu un domā, kā darīt kaut ko citu. Viss. Man liekas, tas ir diezgan vienkārši. Citreiz vajag vienkārši sakot zobus, izdarīt to sūdu un visu. Un tādā veidā jau arī kaut kādā mērā tu pārkāp pāri sev, darot lietas, kas tev besī. Nevajag, protams, visu laiku darīt lietas, kas tev besī. Tas arī tāda nevajadzīga sevis spīdzināšana. Ko tu mēģini pierādīt? Tā kā priekš kam tev tas ir vajadzīgs? Bet dažreiz to vajag izdarīt tīri, lai pārkāptu sev pāri un kaut kā attīstītu, varbūt. Tas arī varētu būt, man liekas, ļoti labs ieteikums skatītājiem. Ir sevišķi tie, kas tagad ir vidusskolas vecumā vai tā kā jau tuvāk absolvēšanai, ka vienalga, ko tu izvēlies darīt, vai studēt, vai strādāt, bet tad tas ir jādara. Dari viņu labi, jā. Vai arī, ja tu haltūrē, tad vismaz imitē to darbu kaut kā labi. Slinki cilvēki vienmēr. Atķer meistarība. Meistarībā šitais prikols, ka slinki cilvēki sev vienmēr atradīs ātrāko veidu, kā kaut ko izdarīt. Tas bieži vien ir efektīvi. Viņi atradīs ļoti ātri, ļoti efektīvu veidu. Tā kā, ja tu laidi luni, arī to dari ļoti labi. Tā profesionāli, zini. Dienas beigās viņš vēl ir produktīvāks nekā tu pēc tā padarītā, vai ne? Visu to, ka viņš ir slinks. Jā. Laidi luni, dari to kvalitatīvu arī.
Ok, par slinkumu pieskārāmies. Tad varētu paturpināt par īpašībām. Un varbūt tu vari izcelt un ieteikt kādas, piemēram, 3 īpašības vai 3 prasmes, ko cilvēkam vajadzētu attīstīt, lai gūtu šos panākumus. Vai kas tev tieši ir palīdzējis? Spītība. O, jā. Es kaut kā baigi par to Pierakstam. Man liekas, ka bišķiņ pohuisms, tā vienaldzība, vajag būt mazliet vienaldzībai un vajag būt mazliet nekaunībai. Man gan nekaunība nav, tā nav īpašība. Es varu nokaunēties, man viss ar to kārtībā, bet man liekas, ka nekaunība mūsdienās šitajā laikmetā ir bišķiņ vajadzīga. Tev vajag bišķiņ kaut kur ielīst, kaut ko bišķiņ vairāk izdarīt nekā kādam citam. Citreiz tev vajag pielīst priekšā tam otram cilvēkam, ja tu kaut ko gribi dabūt. Viss tāds dog eats dog world. Zini. Diemžēl mēs tādā dzīvojam, un man liekas, ka mazlietiņu kripatiņu nekaunības tev vajag, ja tu gribi kaut kur riktīgi izsisties uz priekšu. Un man liekas, ka arī tā vienaldzība, neatlaidība. Tā kā tev vajag būt bišķiņ vienalga, ko citi domās laikam. Tev vajag tos piešus kā zirgam vienkārši iet uz priekšu. Es tā esmu, es vairāk neesmu, man liekas, man jau ir 35, 10 gadu griezumā daru jau visu šito, un bišķiņ man ir varbūt tā enerģija uz kaut kādām lietām, tā nekaunība pazudus, man bišķiņ vienalga palicis uz kaut ko, kas varbūt agrāk man likās interesantāks. Bet tagad ir toties parādījušies jaunas lietas, kas liekas ļoti, ļoti foršas un ko es noteikti attīstīšu tuvākajos gados cerams. Un kā tu saproti, kas ir svarīgs un uz ko varētu būt vienalga? Svarīgs laikam ir, lai tu esi mierā ar sevi, lai tas, ko tu dari, tev dod kaut kādu piepildījumu, zini? Lai tas nav vienkārši darīšanas pēc, jo kaut ko darīšanas pēc arī īsti nav piepildījumu, vai kaut ko jēgpilnu, kaut ko ar pievienoto vērtību, vai tas palīdzēs tev, vai tas palīdzēs, vai dos kaut ko kādam citam, kas ir kaut kas tāds, ko tu vari piedāvāt no vienalga, kas tas ir kaut kāda savu radošā izpausme vai kaut kāda forma, kas ir tas, ko tu vari piedāvāt, kas varbūt citiem noderētu. Vai kaut ko citu varētu izmantot, kaut kas tādu pievienoto vērtību. Kāpēc tas būtu vajadzīgs? Bet tavā dzīvē tas bija kaut kāds pagrieziena punkts, kur tu pats saprati, šīs lietas man ir svarīgas, šīs lietas varbūt ir otrajā plānā. Es nekad nedomāju, ka es varētu kaut ko filmēties, tā kā es nekad neesmu bijis tas čoks. Es nekad dzīvē nedomāju, ka es varētu būt sēdēt kameras priekšā. Es nekad to nevarēju iztēloties, jo man ļoti nepatika sev tā kā pievērst uzmanību. Man patika draugu kompānijā vienmēr kaut ko pākstīties, paprakuloties, tas ir forši, bet es nekad nedomāju, ka tas aizies līdz YouTube, ka es sākušu kaut ko ierakstīt, kaut ko filmēt. Un es tiešām nedomāju, ka tas tā aizies. Bet man iepatikās jau pēc tam, un es zinu, ko es varu izdarīt. Es zinu, ko es varu izdarīt labi, un es zinu, ko es nevaru izdarīt, ko es varu izdarīt ļoti slikti. Tāpēc fokusējos to, ko es varu izdarīt labi, man liekas. Un baigi daudz man nav kaut kādu prasmju, bet viena prasme man būtu iedeve. Es varu labi parunāt. es māku atrast kaut kādas lietas, kā viņas pateikt, un varbūt, lai viņas sasniedz kaut kādu auditoriju. Tas vienīgais, ko es lielu māku atrast to veidu. Tas ir svarīgākais mūsdienās, jo komunikācija ir atslēga uz daudzām durvīm. Jā. Varbūt, jā, un man tam vajadzēja daudz gadus, lai saprastu, ka patiesībā cik tas ir svarīgi komunicēt un vispār būt sociālam. Kaut arī es pats neesmu, esmu diezgan antisociāls. Tādā ziņā, ka es ļoti ātri nogurstu no cilvēkiem. Respektīvi, man īsti nepatīk būt uz skatuves, teiksim, koncertos. Man labāk patīk strādāt studijā ar džekiem, nekā būt koncertā. Daudz labāk, jo kaut kā no cilvēkiem es baigi nogurstu. Es to varu izdarīt, bet man pēc tam ir vienkārši izsūkt bateriju pilnīgi. Tā kā, jā. Bet tu ņem kaut kādas pauzes no komunikācijas ar cilvēkiem, jo izdegšanas un viss šis iespējams ir... Es tagad cenšos visu vairāk sabalansēt. Man kaut kā bija ļoti neveselīgas attiecības ar darbu, ka es visur gāju maksimumos. Ja es strādāju, tad es strādāju nežēlīgi smagi tur līdz vēlai naktī, vai ne kaut ko rakstu, vai kaut kādu scenāriju taisa, kaut kādām tam sarunām. Ja es atpūšos, tad es arī bišķi pa smagu atpūšos, bišķiņ pa smagu. Un es sapratu, ka ja man ir dienā laiks, kāds šito bija teicis, ka ķipa radošiem cilvēkiem vajag laiku dot neko nedarīt. Vienkārši neko nedarīt. Vienkārši pasēd mājās, pasties televizoru, izēj pastaigājies, aizēj pasporto, neko nedarīt. Tev nav visai dienai jābūt aizplānotai tur pa minūtēm, jo tajā momentā sāksies problēmas. Un man vajadzēja vairākas reizes, kad es esmu tā aizries, tā ieskrējis sienā, jo man uznāk kaut kādas tās fāzes,
ka esmu nežēlīgi hiperaktīvs, ka esmu visu grābi. Es mēģinu mēnešu laikā iespiest kaut kādas iekavētās pusgada lietas. Un sākumā tas viss ir baigi labi, kaut kādas pirmās dienas, kaut kādu nedēļu, un tad, kad tu ienesies tajā sienā ar galvu, pilnīgi viss nokrāšo, ka tu vienkārši tev apstājās viss darba ritms uz nedēļām. Un tagad es cenšos atļaut sev neko nedarīt kādu laiku arī, teiksim, piemēram, šodien atskaitot šito, man nekas nav jādara šodien. Man diezgan chill diena, es aiziešu pasportošu pēc tam, un es nezāģēju sev par to, ka es šodien neko nedarīju, jo es zinu, ka tas man ilgtermiņā nāks pa labu. Konkrēti priekš manis. Es zinu, ka mans nāks pa labu. Vienkārši atļaut sev neko nedarīt, jo ja es sagrābjos bišķiņ pa daudz kaut kādas lietas un kaut ko sāku pa daudz viņas pārdomāt un analizēt un darīt, tad baigi slikti beigsies ātri. Tas, starp citu, ļoti labi sasaucās ar vakardienas interviju, kur es skatījos, starp citu, ar Lauri Reiniku. Viņš teica pilnīgi to pašu. Viņš saka, ka viņam pat veselības problēmas sākās no tā, ka tu tā kā esi par daudz visā iekšā un vienkārši maksimāli laid visu savu klātu un visur iesaisties. Un tad, kad viņš paņēma pauzu un nedarīja pilnīgi neko, teiksim, tur nedēļu, divas, tā, ka vispār neko nedarot, tad vienkārši paliek labāk arī gan veselībai, gan pašsūtiem. Precīzi. Tagad tas, ko tu teici, pārstimulācijas laikā, kad mums ir uz visām pusēm viss tik daudz un viss ir tajā žurku skrēnā un ir tā nežēlīgā hustle kultūra, zini, hustle. Baigi atstāja nospiedumus to mentālo un tomēr vajag kaut kādā veidā iedot bremzītes. Jā, un tu pieminēji iešanu ārā, pastaigāties, kā iespējams neko nedarīšu. Man liekas, tas ir viens no labākajiem veidiem, kā neko nedarīt. Absolūti labākais. Paņemt, iziet ārā, pastaigāties dabā, iespējams arī mugursomā, iemest ūdeni sev līdzi. Un tu bieži ārā pastaigāties dabā? Gribētos biežāk. Tagad ziema bija augsta, baigi nesanāca, vai ne? Negribējos pat -20 pazāties pa Torņkalnu, nav ko īsti tur darīt. Tur kapi, bērnu slimnīca, pansionāts, tur nav baigās pastaigu opcijas. Bet man patīk braukt pastaigāties pilsētā uz Uzaras parku, uz Āgenskalnu. Ļoti patīk Āgenskalns, visu Māras dīķi. Un garākām pastaigām patīk Siguldas. Pats esmu daudz bērnību pavadījis Siguldas tajā novadā, visā reģionā. Tur ļoti patīk. Skaisti mums tā daba ir tiešām forši. Un palīdz atjaunoties pēc Absolūti. Tāpēc, ka cilvēkam jau pa lielam vajag būt. Mēs jau esam saistīti ar dabu, un tā, ka mēs pārāk aizsēžamies tajā pilsētā, tu jūti, ka kaut kas nav, vai ne? Tu jūti, ka nav, ka tu bišķiņ pa daudz aizsēdies pilsētā, jo tu tālāk esi no kaut kādām dabas stihijām, no kokiem, no ūdens, no kaut vai smiltīm, vai ne? Man patīk aizbraukt pie senčiem uz Dāču vasarā un pastaigāt plikām kājām, jo īstenībā arī mums viss ar zeķēm, ar kurpēm notrūlināts. Bet, kad pastaigā plikām kājām, tu jūti saķeri ar zemi. Tu tā kā bišķiņ stundiņas pāris pastaigā, un tu pilnīgi jūties labāk. To ir grūti izskaidrot, bet tev ir tā saikne ar dabu. Un tu jūties tiešām labāk, kad tu sāc atkal viņu savienoties. Un tas sēž tā stulbi, aizēja plikām kājām, apķer to koku. Tas varbūt ir stulbi, bet tu būs pārsteigts, cik ļoti tev sāks atkal. No malas izskatīsies, varbūt kādam aizdomīgi. Uzkāp kokā, nolec no viņa, vai ne? Paņem to ābolu, izdara kaut ko, bišķiņ, pamērkaķojies, vai ne? Un tas, man liekas, baigi forši ir. Mums to vajadzētu darīt vairāk. Ir tas labais teiciens nepieaudz, vai ne? Tas ir slēdz. Ja tu redzi stilīgu zaru, paņem to zaru no zemes. Stilīgi, pazies, cik forši zars aptuveni. Vai ne? Forši vajag to Es sadzirdēju, tev daba ir ļoti svarīga. Varbūt tev ir vairākas fiziskās aktivitātes, ko tu izvēlējies tieši dabā darīt. Piemēram, nezinu, ričuks, pastaigas, kad es biju maziņš, man ļoti patika riteni braukāties. Mēs braukājāmies pa mežiem, pa dirtiem, pa visuriem. Bija rokmašīna šim no ātruma pārslēdzē, tāds maziņš klasika. Jā. Tur nojāc, tu jau esi sen pāraudzis to riteni, bet viņas suka dārgi ir, vai ne? Un tad tāds milzīgs lempis vēl uz tā mazā riteņa minies pa tiem lauku grants ceļiem, brauc uz karjerām peldēties. Un es esmu baigi pateicējis, ka man bija tāda bērnība, ka es vasaras nesēdēju starp bloku mājām, svelmē karstumā, zini, dzerot aliņu. Dzeru aliņu karjerās, kur labāks skats ir. Kaut kāds pirmo cīgu zobos lietas pīpē, kaut kādas stulbības dari. Un es esmu priecīgs, ka man bija iespēja ar ričuku baigi daudz braukāties. Tagad gan man ļoti patīk. Es nesen biju pagājuši gadu. Mēs reizi gadā ar čom aizbraucam uz Siguldu un pa Siguldu izbraukājamies ar riteņiem, vienkārši noīrējam viņus. Man pašam savu riteņu šobrīd nav, bet ļoti nopietni apsver domu iegādāties. Starp citu, piedod, pārtraucu, bet es
priekš sevis esmu pamanījis, ka man šobrīd ļoti patīk atsākt darīt tās lietas, kas man patika bērnībā. Ričuks. Pēdējo arī gadu, divus vienkārši nopirku ričuku, sāku braukāt, sapratu, bāc, man tas riktīgi patīk. Jā, vecīt, un tā ar vairākām lietām, tā kā iesaku. Tas pilnīgi nāk atpakaļ, tāpēc, ka varbūt, kad mums bija tā bērnība un tie pusauģi gadi, tad nebija iespējas, nebija arī resursu darīt to, kā tu to gribi darīt. Un mēs tagad, kad mēs esam nobrieduši, pieauguši, mēs varam atļauties to, ko mēs tad nevarējām varbūt, un mēs tā kā izdzīvojam vēlreiz, ejam tam visam cauri. Nē. Jā. Par gatavību, Jāni. Jā, gatavību. Bišķiņ smagākas tēmas pacelāsim. Ļoti labi. Varbūt tu atceries kādu pēdējo situāciju, kur tu sajūties tieši pretēji ļoti negatīvs. Kaut kādam piedzīvojumam vai krīzes situācijai. Jā, tā bija Āfrika pagājušo gadu, kad mēs filmējām Āfrika tikai drosmīgajiem, GO3 skatāms. Tā kā Sandijs bija vairākas reizes, pirms tam bijis tajās nabadzīgākajos Āfrikas reģionos. Viņš tā kā mani brīdināja, viņš teica, vecīt, tā nav Eiropa, tāpat nav bagāta Āfrika, tā būs tāda riktīga Āfrika, tās nav žirafes un ziloņi un viss tas ir baigi heavy, tāds heavy sūds. Un es vispār nebiju tam gatavs, es nevarēju iztēloties, cik smagi tur būs, tā kā cik tā svēlme bija neizturama, tā nav tāda forša taizemes svēlme, tā ir tāda, ka tu esi nekurienes vidū, tajā nežēlīgajā karstumā, bez nevienas ēnas, bez ūdens, apdirsies, apvēmies ar caureju, malāriju, tur viss. Es vispār nebiju tam gatavs, un tā kā, riktīgi man izšauja korķis, es noteikti nebiju tam gatavs. Tagad pēc tā piedzīvojuma, kas mums bija, un tas viss dokumentēts, es tagad jūtos diezgan gatavs daudz visādām ekstrēmām. Man būs grūti ļoti tā kā izkabināt. Es esmu gudrāks, izturīgāks, daudz izturīgāks, jo pēc tā visa sūda, kam tur gājām cauri, tā ir tāda laba sajūta, ka tu diezgan daudz var pavilkt, var diezgan daudz izturēt. Jo vienā brīdī jau liekas, ka šeit es nosprākšu kaut kādā Sierleonas viesnīcā 39-40 temperatūru, apdirsies, apvēmies, dehidrējies. Šeit es laikam nosprākšu, šodien ir tā diena. Un tad, kad tu tam visam izdzīvo, izēji cauri, nenormāli stiprs jūties. Baigi tā grūti sapurināms. Es domāju, gan. Klau, bet kā tev pašam liekas cilvēkam, kā jau tu teici, pirmo reizi dodoties, piemēram, uz Āfriku, tam vispār ir iespējams sagatavoties kaut kā? Baigi, nē. Nav, laikam tas tomēr pašam ir jāpārdzīvo. Tas ir jāpārdzīvo pašam, tās ugunskristības, tas rūdījums, tā brutalitāte, tas ir bišķiņ jāpārdzīvo, jo dienas beigās tas jau viss tev padarīs labāku. Bet, teiksim, ja gribi sevi riktīgi pārbaudīt, var aizbraukt uz Ganas laukiem, Sierleonas, pilnīgi kukurūzas, spēlē cirku un iet uz leju tikai atpakaļ gaitā, pilnīgs vaiprāts tur notiek. Bet ko tu darītu savādāk tagad braucot uz Āfriku? Es noteikti sagatavotos, es tam nepieiet tik viegliprātīgi. Es iepriekš būtu aktīvāk sācis sportot, daudz aktīvāk staigāties, pieradināt sevi varbūt pie sūdīga ēdiena. Tā kā es vienkārši mentāli daudz, Piestrādāt mentāli, jā. Tad fiziskā sagatavotība bija svarīga tur? Baigi beigās jau vairāk nē, jo tur visu laiku notiek kaut kādas lietas, kuras es nevaru prognozēt. Visu laiku kaut ko saindējies, kaut ko noķert. Tas stulbākais tas, kad es saindējos otrajā dienā, kad mēs ar operatoru, mēs ceļmalā, mēs iedzērām palmu vīnu. Es atceros, jā, mēs iedzērām palmu vīnu. Pirmais bija tā kā normāls, otrais baigi jocīgi garšoja. Kaut kas viņam tur nebija, viņš tā jocīgi garšoja. Mēs bijām 3, kas iedzēra. Un tad nākamajā dienā 5 no rīta sākās, riktīgi, viss pa vēderu, pa augšu ārā, pa leju ārā. Pa visiem galiem vienkārši iet ārā, tu iest, vispār neko nevar, tu drebinies, tev kauls lauž visus uz pusēm, tu vispār nesaproti, kas tas ir, kaut kādas malārijas pazīmes. Tad tu sāc malārijas testus taisīt, malārija nav, paldies Dievam. Un tu vienkārši tur cīnies par izdzīvošanu. Man paldies Dievam, man ir bijusi pirms tam jau viena saindēšanās ar ēdienu ļoti, ļoti sen. Tā kā es zināju, ka tas ir no vīna, no tā, ko mēs iedzērām, ka tā ir saindēšanās. Es to točni zināju. Es nevienā brīdī nedomāju, ka man ir malārija, jo man viss likās ļoti līdzīgi. Bet es pirms tam biju diezgan sūdīgā formā aizbraucot uz Āfriku. Es teiktu, tagad es esmu diezgan labā formā. Bet es biju jau diezgan sūdīgā formā. Pirms Āfrikas es biju tāds bišķiņ
man bija tās drūms periods, es nekustējos daudz, man bija depresija izteikta, un es biju diezgan sūdīgā formā. Un man sūdīgā forma palika vēl sliktāk, un pēc tam viņi sāka tikai uzlaboties. Es nometu kaut kādus 7 kilogramus, man liekas, Āfrikā, kas vēl viens puses palīdzēja. Man pazuda kakls un tāds, kas nepārāk, forši. Gribat zaudēt svaru, braucat uz Āfriku. Tipa, vajag labi. Efektīvi. Jā, efektīvi, labāk par Ozempiku garantēju. Bet kas priekš tevis ir gatavība? Mēs vairāk reizes viņu piesaucām. Jā, Gatavība priekš manis ir justies pārliecinātam nedrošās situācijās, varbūt kaut kādās. Gatavība ir spēja ātri pieņemt lēmumus. Jo es lēmumus pieņemu ļoti ātri. Es nekad ilgi nedomāju. Es ļoti, ļoti ātri pieņemu lēmumus. Man liekas, ka tā ir gatavība. Gatavība ir justies droši, nezināmos vai apstākļos varbūt kaut kādos. Bet Āfrikā justies droši sanāca arī? Bieži vai? Nekur tu nejūties droši. Tu sagatavojies vienkārši, ka ķipa, tu sēdi savā viesnīcas numuriņā un tu saproti uzreiz, kā tu izies ārā. No visām pusēm atkal sāksies, atkal tev mēģinās kaut ko pārdot, atkal tev līdīs klāt, bosman, tev skries līdz 3 cilvēki, ubagos naudu, un tu esi bankomāts, tu esi baltais, tu esi staigājuši bankomāts, un tad tu vienkārši kaut kā lavierē cauri tam visam, un tad tu ieeji vakarā atpakaļ viesnīcas numuriņā, apdirsies, apēmies, atkal visi slikti, pusbadā. Tas bija diezgan smagi, bet diena ir nodzīvota. Jā, diena ir nodzīvota, un ko rītdien piedāvās? Stulbākais tas, ka tu jau neesi gatavs, tā, ka tev sāk palikt bišķiņ labāk, tu jūti, kad sāk atkāpties tā saindēšanās. Tu esi dehidrējies, tev ir imūnsistēma tā novārdzināta, tajā brīdī tev var jebkas pielikt, jo tu vienkārši šausmīgi organisms novājināts. Tu paņem rokās viņu naudu, ieliec mutē cigareti, apsveicu, viss ir kaut kas jauns. Es no rīta pamostos, man viena acis ir uzpampusi, izsitumi jau uz rokas. Katru dienu tev vienkārši ir kaut kas jauns. Un tu jau beigās pierodi, ka tev acis ir 2 reizes lielāka viena par otru, un tu nezini, kas tas ir. Tev arī neviens nevar palīdzēt. Tev vienkārši vajag sakot zobus un izdarīt savu sūdu. Tu nevari cauri ciešanām, tu nevari paņemt, šodien nefilmējam. Nav, mums ir limitēts laiks, mums ir lietas, kas mums jāizdara. Tu nevari tā, man vajag atpūsties. Pauzīt, nevar paņemt pauzīt, nav pauzītes. Jūs tur krataties 6 stundas pa to drausmīgo ceļu, tu esi apvēmies viss aizmugurē tajā busiņā, un tu kraties pa viņu. Nav varīgi, tā ir tava pauzīt, un tagad tu vari neko nedarīt. Vai ne? Bet citreiz, kā skatoties, liekas, viss tik rožaini, nu tā, kad tu pat televizoru skaties, vai tajā pašā YouTube. Bet skatoties to, ko tu tagad stāstīji, tur jau bija sajūta, ka tur ir maksimāli slikti. Visas tās jūsu pārbraukšanas, cik slikti jūs jutāties un cik slikti izskatījāties. Tas nolasījās vienkārši nereāli. Zini kā, bro, ir cilvēki, tā kā, mēs redzējām, kas ir īstā Āfrika. Zini, daudz baltie eiropieši, viņi aizbrauc uz kaut kādu Keniju vai Tanzāniju, 5 zvaigžņu kurortā. Tur safārī paskatās žirafes. Es biju Āfrikā. Wow! Cilvēki vispār nesaprot, ko viņi runā, tā kā kāda ir īstā Āfrika, kad tu dabūni to garšu, un tu neesi viņai gatavs vēl kādu laiku. Es noteikti gribētu tur atgriezties, bet ne tik ātri. Tā kā tas baigi daudz. Nosēžas. Viņš nosēžas, jā. Bet tu minēji par tiem cilvēkiem, kas nāk virsū uzbāžas. Kā tu ar to tiki galā? Jo zinot pašam sevi, man liekas, tas būtu pats grūtākais. Tev jābūt atvērtam. Tas ir arī viss. Esmu baigi daudz mācījies no kaut kādiem YouTuberiem, Bold and Bankrupt, no tā paša visa. No kolēģa viena operatora, kurš tieši teica, ka ārzemēs, īpaši tādos ekstrēmākos reģionos, galvenais vienmēr atcerēties, iet pie visiem ar platu smaidu. Vienkārši ej klāt cilvēkiem, esi atvērts, viņi tev nāks klāt, tu esi kaut kas interesants, vienkārši smaidi, esi pozitīvs, vienkārši paciet izvelc to visu. Jo tad tas ir arī galvenais, vienkārši kaut kā ar to ir jādīlo. Censties pārāk daudz neiespringt, paturēt acis aizmugurē, ļoti lasīt situāciju, visu kopumā, bet galvenais smaidīt, tiešām nemēģināt pats tavu nevienu uztaisīt. Šis jāpatur prātā, jo mana pirmā reakcija gan jau būtu tieši otrādi, tā kā distancēties, atgrūsties. Tu viņiem baigi patikt, jo mums ir tetovējumi daudz, viņi nāk klāt. Viņiem tas ir tik interesanti, tā kā es atceros, mani policists izvilka ārā no mašīnas, kad mums bija checkpoints, man policists liek izkāpt ārā no mašīnas, un vienkārši skatās uz tetovējumiem, rāda tur ar pirkstiem kaut ko sarunājās, nezinu, ko viņš bija aplietojies, viņš pats bija kaut ko salietojies.
Un vienkārši skatās, rāda, un tad mēs sapratām, ka ja viss dzīvē aiziet šķērsām, var braukt uz Sierra un sēdēt palagā un pa naudu rādīt tetovējumus. Vienkārši tā kā Lai to viņiem cilvēki, vajag jā. patikt. Tu nenormāli viņiem patikt, viņiem tas ļoti interesanti liekas. Jo uz viņu ādas viņas grūti redzēt ir, bet uz baltas ādas viņas var viegli redzēt, labi apskatīt, un tas viņiem vajag patikt, tas ir krūti. Es nedomāju, ka tas man tā palīdzēs. Tas ir mani izvilka tik daudzās situācijās, jo tu esi interesants. Vienkārši viņi pienāk, viņi tiešām ziņkārīgi skatās. Cipa, viņiem interesants, tu esi interesants. Un es nekad nedomāju, ka tas tik ļoti izvilks tik daudzas situācijas. No vienkārši tīri tā, ka tu izties interesanti. Vēl viens plusiņš tetovējumi. Jā, varētu tā teikt. Vai ne? Nebija to gaidījis, tas pārsteidz. Par policistiem tu pieminēji, ka tev bija miedarbība, bet par mediķiem viņi tev kaut kādā veidā vērsies pie viņiem, lai gūtu palīdzību? Nē, īsti nebija opcijas. Tieši nebija īsti opcijas. Vienu brīdi tā kā likās, ka varbūt vajadzētu uz to slimnīcu aizbraukt, bet prioritāri tomēr saturs darbs. Un kaut kā es arī pateicu, es ļoti negribēju, jo es zināju, kāds tas būs čakars, un tas vienkārši būs tāds čakars, un man nepatīk būt apgrūtinājumam, man nepatīk, ka cilvēkiem uz mani ir jāgaida, es cenšos būt ļoti punktuāls, man nepatīk apgrūtināt citus, tāpēc es sakodu zobus un vienkārši roloju ar visu. Man ļoti negribās, lai citiem ir zapari dēļ manis. Spītība, izdarīt darbu. Jā, precīzi, lūk, atkal, jā, tā spītība, kaut arī man ir rīktīgi slikti, ir rīktīgi sūdīgi, tā kā es pats domāju, bēši, tas nav labi. Bet es tāpat to izdaru, man ļoti, ļoti negribējās, lai citiem grūti. Varbūt kāds ieteikums gan mums pašiem, gan arī mūsu skatītājiem, kā tu tiec galā ar savām emocijām stresa situācijā? Varbūt ir kāds veids, kā sevi nomierināt vai kā adekvātāk reaģēt tieši tādās krīzes situācijās, stresā? Paņemt dziļu elpu, padzerties ūdeni, vienmēr bišķiņ padzerties ūdeni. Iepauzēt bišķiņ, Jā, man šito iemācīja rezervistos. To, cik daudz ūdens padzerties, tev var tik daudz problēmas atrisināt. Tik šausmīgi daudz vienkārši padzeries ūdeni, ievelc elpu. Un es aizēju kaut kur mauņā, uzpīpēju un viss. Es aizēju uzpīpēju, padzeros ūdeni un viss. Tas ir tas, kā es tieku galā kaut kādās ekstrēmās skečīs situācijās, kas mums tur ir bijušas ceļojot. Jūs pīpēšana savā ziņā arī ir elpošanas vingrinājums. Varētu savā veidā, ne tas labākais Vai ne? elpošanas vingrinājums, bet kaut kas tur ir uz to pusi. Vai ne? Tev strādā. Man strādā, jā, vai es to iesaku atkārtot? Nē, bet man tas strādā. Tu pieminēji rezervistus. Kādēļ tu Jā. iestājies rezervistās? Sākās karš Ukrainā, pilni iebrukumi, un tad arī mēs ar Čomu, ar vēl vienu džeku no Satīna, tieši Nokio, mēs ar viņu kopā iestājāmies tieši tajā momentā, jo ja sākas sūdi, ja sūds sit pa fēnu X stundu, es ļoti negribu attapties kaut kādā bēgļu nometnē un kaut ko Twitterī dirst. Kā vajadzētu darīt? Nē, es negribu nekur skriet, es gribu palikt. Un mana māsa ar ģimeni ceļ māju šeit, Cernikavā. Un es nevaru iedomāties, ka kāds vienkārši ienāks pāries tam visam pāri, vai ne? Tā kā gribās savus cilvēkus, savu kultūru kaut kā aizstāvēt. Ekspektācijas un realitāte iestājoties rezervistos Es biju sakrita? kaut kā citādāk to visu iztēlojies, bet bija baigi labi. Es biju iztēlojies laikam, ka tas būs skarbāk mazliet. Es biju iztēlojies, ka tas būs skarbāk un ka tas būs grūtāk. Tas nebija viegli. Protams, ka tas nebija tāpat viegli, bet tas nebija arī nekas ekstrēms. Jo, zin kā, rezervisti, tu esi rezervists, tevi iesauks tad, kad tevi vajadzēs. Tas nozīmē, ka tev nav vajadzības būt tādā pašā formā kā tam, kā profesionālam, kuram tas ir darbs. Uz tevi ir daudz mazākas prasības, daudz lielāka pielaidība un vienkārši daudz lielāka arī tā sapratne un cieņa. Jo tu velti savu laiku tajā, lai investētos un 3 nedēļu laikā tā kā apgūt, spīdrenot to visu, ko māca gadiem. Tā kā to visu, to kursu, tev 3 nedēļās no rīta līdz vakaram tev dzen iekšā un to dara ļoti efektīvi, bet tas ir šausmīgi daudz ko uzņemt. Tā kā pirmās dienas kūpēja galva, vienkārši tev kūp galva dienas beigās no visu tā informācijas apjoma, jo tu saproti, ka to, ko cilvēkiem strasē gados, viņi ir uztaisījuši programmu 3 nedēļās, un tas ir nereāli kūp galva, bet tu pierodi, tu ieej ritmā un viss ir kārtībā beigās. Jā, un kurš no blokiem tev personīgi likās interesantākais? Ieroči. Ieroči, jā. Protams, ka šaušana. Tas tomēr ir kaut kas, kā no bērnības, jo tu vienmēr esi gribējis tās bumbiņu pistoles, ūdens pistoles, kaut kas tev vienmēr ir vilcis, un tad, kad tu ar to gašku izšauj, fuck yeah, tev ir tas, un kad tu brauc uz mežu un jūs simulēji tās situācijas, un tajā ir kaut kas ļoti
maskulīns, kaut kas tāds, kas tev testosteronu, zini, kačā, adrenalīnu kačā, un tas baigi darēja. Jā, Rakings nāk no militārās vides, Jā. saknes tur ir. Vai jums arī bija forsētais maršs pamatapmācībā? Vai Man nebija? šķiet, ka tas mums, forsētais maršs. Tas ir ar mugursomām gājiens. Jā, tas mums bija. Mums bija ar tām smagajām 30 kilogramīgajām vai vairāk ar visu pilnu ekipējumu, ar ieroci, noteiktā tempā, pa mežu. Neatceros vairāk cik kilometru, bet bija bišķiņ jāpaiet. Nebija tā, ka bija haļava. Bet visi arī nogāja, un turpat mums bija arī vairākas sievietes mūsējā vadā. Un maziņa augumā, 1,50 m, maza smalka sieviete ar visu milzīgo somu priekšā visiem būdīgajiem tēvēņu večiem pa priekšu, lai it's nothing nogāja. Tā kā visi to var, tas visiem ir izdarāms, tas visiem pieejams, un tas ir arī ļoti labs tāds sevis izaicināšanas. Bet tieši to, starp citu, Jānis aizkadrā vairākas reizes jau minēja, ka ar smagām somām šajos pārgājienos īstenībā tās smalkās dāmas ir laikam tās viņas ir spītīgākās. visspītīgākās, viņas ir spītīgas un viņas ir stipras. Mums ir tik nežēlīgas stipras sievietes Latvijā. Tāds prieks, mums ir tik stipras sievietes. Savukārt Džeki, manuprāt, nenovērtē. Liekas, kas tad tur ir 30 kg? Met virsū, es noiešu. Jā, Džeki vienmēr apdiršās. Nav tik viegli, ķipa sākumā to, kas tur tāds ir. Un tad, kad tu sāc staigāt, ok, labi, es sapratu. Pleci sāk justies un Jā. Bet klau vispār kopumā no tās apmācības, tās prasmes, zināšanas, ko ieguvi, viņas tev noder arī ikdienā vai tikai tiešām tiek noglabātas kaut kur krīzes situācijai? Tagad jau vairāk ir krīzes situācija, es teikšu godīgi. Man tagad ir, šogad man būs obligāti jāaiziet. Kā rezervistiem ir reizi 4 gados tas obligātais viens mācības. 4 gadi būs. Jā, ir reizi 4 gados, un man būs šogad viņas jāaiziet atkal. Rudenī, laikam, uz Namēju sanāk vai ātrāk. Es nezinu, jāgaida ziņu. Un baigi sākumā, tā, kad tu izēji to rezervistu ārā, tev tā bijusi tik liela daļa no ikdienas, ka ar tevi paliek tā pašdisciplīna, bet ar laiku tu tāpat notrūlinies. Ar laiku atnāk atpakaļ visi vecie. Ja tu neesi tajā vidē vairāk, sākumā, jā, tur ir crazy vai ne, tu nenormāli produktīvs un operē viss tā, bet ar laiku tāpat notrūlinās. Ja tu neesi tajā vidē, visi vecie niķi sāk nākt atpakaļ, bišķiņ ilgāk sāc pagulēt, atkal tā pašdisciplīna paliek zemāka. Bet tie pirmie mēneši pēc rezervistiem ir kaifs, un tas ir fenomenāli. Tas, ko var izdarīt 3 nedēļas armijā, tavai mentālajai veselībai, 3 nedēļās viņi tev var tā visu salikt pa plauktiņiem, kad tu saproti, par ko es vispār uztraucos pirms tam. Kādas imagināras problēmas, ko viņi uztraucies vienkārši. Baigi labi, ļoti vērtīgi, iesaku visiem. Visiem nav jāiet zemessardzē, visiem nav jābūt armijniekiem, bet rezervistos iesaku tiešām iziet, un tas pa sliktu nenāks, un tas ir visiem jāizdara, visiem. Jā, mēs jau dzirdējām no tevis teiktā, bet es pieļauju, ka vēl joprojām ir cilvēki, kas domā, bet mana fiziskā sagatavotība man visdrīzāk neatļauj ar šo nodarboties. Par to es arī uztraucos. Man bija uztraukums zināms par to, bet tas nav absolūts šķērsts. Jo es tad biju arī diezgan sūdīgā, švakā formā. Un absolūti nē, viņa ir absolūti tiek pielāgots pašas pamatvajadzības. Pašas pamatvajadzības. Jums pat nav nekāda ekstrēmās skriešanas, nekādas ilgās, nekas tās nav jādara. Jūs no rīta iziesiet, uztaisīsiet normāli un tiešām ļoti easy rīta rosmi, vingrinājums ar savu svaru. Tev pat neviens tur pievilkties neliek. Tev neviens pat neliek pievilkties, nevajag par to uztraukties. Tev tur bišķiņi uztais pāris pumpīšus palēkā vai ne, vingrinājumu ar vienu otru svaru, tādas pamat lietas, ko jebkurš var izdarīt. Un tas ir konkrēti rezervistiem, bet te ir jāatcerās, ka rezervistiem tas ir tā kā baltajiem cimdiņiem, tomēr visi bišķiņi, jo tas ir parasts cilvēks, kurš nekādā veidā nav saistīts ar militāro visu vidi, bet viņš velta savu laiku un viņš dod zvērestu, un par to tāpēc ir ekstra cieņa, ka tomēr kaut kādu sūdu gadījumā viņš to darīs. Un tāpēc ar rezervistiem baigi daudz lietas tiek tā kā piedotas un pavilktas un panākt pretīm. Bet par fizisko tur vispār nav jāuztraucās. Un kas ir foršākais, tu iegūsi tik labu formu, es nezināju, cik daudz kalorijas var sadedzināt. Man pēc tam bikses vienas likās, what the fuck, esmu nometis svaru, kaut arī to ēda 3 reizes dienā tās milzīgās ziloņu porcijas, ar ko viņi tur baro, bet no visa tā, kā jūs tur skraidat no kabinetu uz kabinetu un no tā arī... Nekas klāt nenāk. Nekas, tu tikai zaudē, un tas bija crazy, es nometu kaut kādus 2-3 kilogramus. Bikses šitā te likās, kaut tu ēd ziloņa porcijas, tu nesaproti, kur tas viss nodedzinās. Tā kā baigi labi.
Ok, ja vajag galvu sakārtot, vai arī svaru Vai nomest. svaru nomest Aiziet. uz rezervistiem? Uz lūdzu. rezervistiem. Ir daudz labu iemeslu. Jā. Un Ir tas, ko tu daudz. teici, starp citu, par to lielo informācijas apjomu, kas ir tā kā jāiegūst tik īsā laikā, mēs arī Tas ir pirms tam- diezgan smagi, tas ir pagrūti. Sākumā pirmās dienas ir traki, bet pēc tam tu pierodi. Vai ne? Bet nav tā, ka no tās plānošanas tomēr liekas, ka tā diena ir daudz garāka nekā, teiksim, Jā, ikdienā, jo jā. viss ir tāds čuk, čuk, Jā, čuk, čuk, jā, čuk. jā, precīzi. Tu pat nezini, cik daudz var izdarīt pa 5 minūtēm. Tā kā, wow, cik daudz var izdarīt. Tu vari nomazgāties, gultas saklāt, saģērbties, cik nežēlīgi daudz. Un tas man tik ļoti patika. Man nekad nav bijušas problēmas ar laiku. Nekad. Es vienmēr esmu bijis diezgan punktuāls un tā. Bet cilvēki, kuriem ir problēmas ar laika izjūtu, pēc tās rezerves pieredzes, tur vairs nebūs problēmas laika izjūtu. Tu būsi šokā, cik daudz tur izdarīt pa minūti. Tā kā vāks, baigi labi. Precīzi, jā. Katrā ziņā ļoti daudz iemeslu, lai tiešām pamēģinātu. vai ne? Absolūti. Mēs pieskārāmies jau somu tēmām. Jā! Un mums arī līdzi katram Oh, ir sava baby! soma, vai ne? Es šito somu nopirku pirms pāris mēnešiem. Viņa vēl nav redzējusi nevienu piedzīvojumu, tādu lielo piedzīvojumu. Viņa nav redzējusi, jo viņa pilnīgi svaiga. Man bija iepriekšējā soma, kaut kāda veca sports direkta Karimoru kaut kādu nopirkt pirms 6 gadiem, un ar to es biju visos tajos savos piedzīvojumos. Bet viņa savu laiku nokalpoja, viņai visi raiferi jau bija sajukuši, izjukuši, un tad vajadzēja viņai ļaut iet pensijā. Un šito bad boy es nopirku militārajā veikalā, starp citu tieši 511, tā kā es esmu absolūtā sajūsmā, un es nevaru sagaidīt, kad es ārpus Latvijas varēšu kaut kādā mūsu GO3 dokumentālajā viņu izmantot. Es nevaru sagaidīt. Bet vecā soma droši vien ir kaut kur goda vietā, netika izmesta. Es viņu uz daudz laukiem piedzīvojis. aizvedu. Jā, viņi daudz. Es viņu uz laukiem aizvedu, un Ok. tur lai senčiem varbūt noderēs un tā, bet jā, ir goda. Klausies, mums projektā tā 72 stundu mugursoma arī ir tāda ļoti aktuāla tēma, par kuru mēs runājam. Kā tu to uztver? Tas ir kaut kas Man liekas, vajadzīgs, ka tā ir baigi labi. interesants. Man liekas, ka tas ir ļoti interesanti. Tas ir noteikti vajadzīgs. Man personīgi, kā rezervistam, man ir jāgaida pavēle. Man no tās somas, tā kā, kāpēc tev soma? Tu domā, man kaut kur, zini, aptuveni, what the fuck are you doing, cipa, vai ne? Ja tu esi rezervists, man tā somai nav jābūt, tāpēc, ka es viņu nemaz neizmantošu. Man būs jādodās uz tuvāko, cipa, to štābu un vienkārši jāgaida norādījumi. Bet kaut kādam parastajam cilvēciņam, kurš nav rezervists, vēl nav, vai negrasās būt slikti, viņam noteikti vajadzētu tādu somu, tādām pamatnepieciešamības lietām. Jā, jo tas ir vēl plašāk, tas ne tikai par somu, vispār par gatavību dažādām situācijām, ja elektrība pazūda mājās un, nezinu, plūdi Jā. un kaut kas tāds. Jā, tas jau nav tikai par to, tas ir par visu kaut ko. Jā, par gatavību dažādām situācijām. Nākošais jautājums diezgan loģisks. Ja tev vajag pēkšņi kaut kur evakuēties, ja? Kādas 5 lietas tu ieliktu savā somā? Okay. Šobrīd tukšajās. Šobrīd tukši, jā, es žēl, kas nepaņēmu. Blin, vajadzēja paņemt. Nu, labi. Es ieliktu powerbankas, divas powerbankas. Telefonu lādētāju, nazi un toaletes papīru rullīti. Jo visi ir baigie gudrinieki līdz brīdim, kad sāk vajadzēt toaletes papīru. Tā kā nedrīkst par to aizmirst, jo visi baigi gudrie līdz sāk dirst vajadzēt. Starp citu, Nevajag šīs par to īstenībās, manuprāt, aizmirst. ir lietas, kuras neviens vēl pirms tam nav nosaucis. Ne diezgan unikāls. Lietas. Labi, powerbanks varbūt kaut kad ir mūsu visi. sarunās izskanējis, bet toaletes papīrs, es domāju, jums ir... Kaut vai salvetas, Džeki, ticiet man. Jā. Viss ir baigi forši līdz brīdim, ka būs jāiet uz krūmiem. Jā, higiēna tas ir svarīgi. Higiēna ir svarīga. Pamatapmācība arī vai to ne? māca. Jā, šito tieši no pamatapmācības mēs visi apguvām. Jā, precīzi. Bet klausies, nosauci 5 ļoti praktiskas lietas, tiešām vērtīgi. Bet, ja būtu jāpaņem viena lieta, nu, teiksim tā sirdī, tā nedaudz filozofiskākā, kas tā būtu par lietu? Papildus vēl tām 5 Papildus lietām, tām tev vēl lietām bišķiņ kaut vieta kas ir somā. simbolisks. Jā, Jā, kaut kas tāds tīri simbolisks. sirdī. Sega. Es domāju, ka tā būtu sega. Plecs kaut kāds. Tas būtu noteikti plecs. Tāpēc, kad arī tu nezini, kas notiks, tu nezini, kur tu būsi. Un tas siltums, ko tev dod, tev vajag siltumu. Cilvēkam vajag siltumu. Foršāk, ja tu guli kaut kādā sūdā, pamestā mājā vai kaut kādā mežā vai kaut kur, foršāk ir tomēr būt zem pleda.
Un tas plecs, viņš arī tev ir gan simbolisks. Tur tomēr kaut kāda mājas smaržaņa iekšā, tā mājas sajūta, un viņš ir arī praktisks. Tā kā plecs, man liekas, būtu tā lietiņa sirsniņai, jo tu tomēr viņā zini, pat ja visi dirsā, visi slikti, visi šausmīgi, tu ietinies tajā pledā, un tev ir kaut kāda komforta, drošības, siltuma sajūta. Man tā liekas. Šis ir ļoti labs, jo kaut kā es prasīju sirdī, tas tāpat ir gan praktisks, gan Jā, arī zin kā, sirdī, vai ne? Tas ir zem uzreiz galvas tu win-win. vēl vari somu palikt kaut kā, vai ne? Jā. Bet uzmest sev virsū dēļus, tas tā nestrādā. Plediņš. Gan sirdī, gan praktiski. Super. Forši. Bet tev kā rezervistam ir vispār kaut kāda, nevar teikt nojausma, bet sajūta. Nosliec. Nosliec. Nē, bet sajūta, cik tad vispār Latvija ir gatava kaut kādām krīzes situācijām. Un varbūt ne tikai. Vispār nav gatava. Man, diemžēl, man tāds skarbs vērtējums. Man liekas, ka vispār nav gatava. Bet tas tā kā vairāk Vispār. par to fizisko vai par domāšanu? Par Gan. mūsu, Es domāju, par visu kopā, gan. Kur bumba patvērtnes? Viss viens jautājums. Kas jādara? Neviens neko nezina. Ej pagrabā, kādā pagrabā, kur tu esi publiskā vietā, neviens neko nezina. Vēl arī tās pa gatavību, man liekas, ka mēs esam tik ilgi dzīvojuši kaut kādā komfortā, tajā Eiropas komfortā, ka mēs esam radījuši tik daudz imagināras problēmas, kas īstenībā nav problēmas. Un tajā, kad notiek viss tā drausmīgi nestabilā pasaules situācija un vēl Krievijas pilna iebrukuma karš Ukrainā, tajā brīdī tas bija tāds normāls sitiens pa seju. Oh shit! Sūda notiek, un neviens joprojām nav gatavs. Neviens joprojām, man liekas, ka nav gatavs. Tagad ir gan labāk, nekā bija pirms gadiem, 4, teiksim, kad tas tikko sākās. Man liekas, jau ir bišķiņi labāk. Bet kopumā, man liekas, ka mēs esam ļoti, ļoti negatavi. Visiem tur ir kaut kādi plāni, ko nu darīs, kas nu būs. Bet es domāju, projām neviens nav gatavs. Kā būs, tā būs hujova. Diemžēl man tā liekas tādam vidēji mierīnas cilvēkam. Nu jā, tādēļ mēs arī šo projektu sākām, jo tas mērķis ir gan fizisko sagatavotību, ļoti pareizi, maleči. šīm mugursomām, lai cilvēks pierod pie nērtībām, iespējams sākotnēji un adoptējās, un tad ir gatavs iet ar somu. Un arī starta finiša zona uzzina kaut ko jaunu no mūsu dienestiem un dažādām organizācijām, kas par gatavību atbildīgas ir. Maleči, ļoti tusēsies un informēs. Super. Bet kā tev ar rakingu? Jā, mēs jau runājam, ka tev Es apsolu, ka es šogad piedalīšos, es apsolu, ka es aizbraukšu uz vienu no jūsu pasākumiem, jo parasti jau, kā jums ir nedēļas nogalēs. Ierakstās. Es uz vienu točna gribu aizbraukt stabili, vienkārši problēma ir tā, ka man parasti iekrīt kaut kādas, vai tas ir koncerts vai kaut kāda filmēšana tieši nedēļas nogalēs. Man viss ir apgriezts, man viss ir atžgārni. Kaut kādās darbdienās sēd dročī, kas ir kuli vai ne, un tad piekdienu, sestdienu tev viss ir sačakarēti aptuveni. Bet es ļoti, ļoti gribu pie jums aizbraukt kaut kādu pasākumu, es noteikti būšu. Apsolu, šis ir ierakstīts. Ļoti gribu pamēģināt, jo vispār pārgājieni man arī patīk, ka man ir soma, man ir arī pieredze, tā kā es domāju, ka es to ļoti izbaudīšu. Mans pārgājiens vismīļākais, kas man palicis atmiņā uz mūžiem paliks no Užavas līdz Pāvilostai 50 km. Tas ir normāli. Un mēs gājām gar krastu pa mežu, un tas bija Covid laikā, mēs to darījām ar satīnu džekiem. Baigi skaisti, baigi labi, tas man ļoti patika. Labākais pārgājiens, kas bijis. Vienas dienas, 2 dienu pārgājiens? 2 dienu, jā. Vienā dienā 50 km, bija pat traku, nē, 2 dienas. Es atceros, es gāju, džeki pa mani smējās, tajā priestam baigi nenopietni piegāja, tā kā es nebiju gaidījis, ka beigās paliks tik grūti. Tur džekiem kaut kādas kafijas, paciņas, tur tāds roltons, tā gāzes plītiņa. Man somā kaut kāda skābie tārpiņi iemesta, kaut kāda džintonika buņģiņa mazā, un es ar vansiem plakanējiem eju visiem pa priekšu bez problēmām. Tā kā džeki reiz iemestu mani un bērzu grilzu kaut kādā Amazonas džungļos uz manas diētas, kaut kādām stūbajām džintonika buņģiņām un skābajiem tārpiņiem. Viņu aizvest ar kuņģi čūlu projām ar helikopteru. Es vēl izdzīvotu. Bet es neiesaku to atkārtot, esiet prātīgāk, esiet gudrāk, nevajag pārgājienā dzert džintoniku. Skābos tārpiņus var, pārgājienā varbūt džintoniku nevajag dzert. Jā, es to darīju. Jā, uzsvars ļoti svarīgs pārgājienos, jo esam paaugstinātā slodzē, un ja mēs sākam cukurotos ēdienus ēst un dzērienus, tad vienā brīdī tas pīķis enerģijas uzšauja gaisā, un pēc brīža jau krīt lejā, un tad ir besis un nogurums. Precīzi. Jā, apavi, tu pieminēji, ka tev nebija piemērota apavi. Man nebija piemērota apavi, bet tajā pašā laikā man kāds teica, ka nav jau tāda piemērota apavi. Piemērota apavi, tie apavi, kas tev ir ērti. Tā kā viss, un tas ir arī viss. Un pa lielam viss pārējais jau ir tāds mārketings.
Nu, ķipā, zini, skriešanas apavi, speciāli skriešanas apavi, zini, vai tu speciāli pārgāji. Ne, tie ir apavi, kuriem priekšrocības ar zoles ziņā, vai ne? Bet man reāli visu laiku vismīļākie apavi, kas man noteikti būs skapī līdz sirmam vecumam, tie ir vansi, klasiskie old school, plaka no zola. Es nezinu, kāpēc, man vienkārši viņi ir šausmīgi ērti. Man patīk, kā viņi man pieguļas kājai, man patīk, kā man kāja viņos jūtās. Es esmu vansos izceļojis. Tieši tajos old school tajā modulī konkrētajā esmu izceļojis visu Āfriku, visi tie sūdi, ko mēs esam filmējuši, tas viss bijis konkrēti vienos apavos. Un tajos vienos apavos es arī esmu gājis pārgājienu vairākus. Bet, zini kā, starp citu, es tagad daudz vairāk sāku interesēties par tiem minimālismu apaviem. Un man pirms tam nekad nebija bijuši, bet man vismīļākie apavi ir konversi. Kas īstenībā tas ir ir līdzīgi, kaut kas līdzīgs vansiem. Un tur tas joks ir tāds, ka tā zole ir bez tā augstuma krituma, viņa ir viss caur taisna, viņa ir ļoti plāna. Un principā tā sajūta nedaudz atgādina tādu baskāju iešanu. Varbūt tāpēc es domāju, ka ir tā ļoti labā sajūta, ērtums un precīzi, jā. Bet tu ļoti pareizi teici, ka apaviem galvenais jābūt ērtiem pašam. Nevis nopērkam jaunus un uzreiz dodamies. Es nopirku savus krutos hiking zābakus. Ej, tu nos kādas, tās bija mocības. Zini, ka tu viņus neesi vēl ienēsājis. Es biju Siguldā vīna pārgājienā, kaut kādi 13-15 kilometri, kas tur bija. Kas it kā nav daudz, tas galīgi nav daudz. Bet tikko svaigi tie apavi, kādas tās bija mocības, nožēlu, būtu vansas labāk ņēmis, nevis tur kaut ko ākstījies, jaunie krutie hiking apavi. Jā, tā tipiskākā kļūda ir, ka apavi nav ienēsās. Jā, Uzvelc, pastaigā par rajoniņu. Vajag izvēlās pēc izskata. Es zinu, mani sieva tagad nositīs, gan jau tad, kad skatīsies ierakstu, bet viņa tikko teica, nopirks pārgājienu apavus, es skatos, ko viņa ir pasūtījusi. Ārprāts, kaut kādām trakajām zolēm, kaut kādām šņorēm, vispār nav pat tuvu pārgājienu apavus. Kas tas ir? Ai, es jau nezināju, man jau tur iepatikās tā, tas ir kritērijs, pēc kā izvēlēties pārgājienu apavus. Ļoti labi. Tagad man gan tie pārgājienu zābaki ir ienēsāti, tagad jau viņiem viss labi, bet pirmā reize tā bija kļūda. Tā bija ļoti liela kļūda. Kaut kā pa sētu bišķiņ jāiesteigā vai kaut kur mazos riņķīšos. Bet tu par bērnību runājot, teici, ka tas padoms vai ieteikums varētu būt ātrāk sākt nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Jā, daudz ātrāk. Varbūt tagad tiešām mūs skatās cilvēki, kas tā kā gribētu, bet šaubās vai bremzē. Ko tu viņiem varētu ieteikt un ar ko labāk sākt? Kas tev strādāja? Es biju tā, ka bērnībā es biju ļoti nesportisks, es biju ļoti vājš, es biju maziņš, es biju slimīgs bērns. Un es biju ļoti, tas nozīmē, man bija arī grūti iejusties sportā. Jo tev automāts tev visur izvēlas pēdējo, tev arī lāga nesanāca, plus tu biji ļoti viegls mērķis. Pilnīgi, jebkam vienalga, vai tā ir bumba pa seju vai alkohols pa seju, tu biji ļoti viegls mērķis. Tā kā man radās riebums, man radās besis pret sportu, principā. Tā bērnība tev sačakarē, tev uzdzen riebumu pret sportu. Bet tad, kad tu paliec vecāks, tu saproti, cik tas ir forši, cik tā fiziskā aktivitāte ir vajadzīga. Zini, ka tu esi paaudzies, ka tev ir pašvērtējums attīstījies, ka tu sāc cilāt svarus vai skriet vai iet, vai tagad es eju kickboksā un Muay Thai vēl gandrīz 2 gadus. Un cik tas ir svarīgi priekš tavas mentālās veselības, cik tas ir svarīgi. Man sports ir svarīgāks šobrīd par jebko citu, vienkārši fiziskā aktivitāte. Nav obligāti, es esmu atradis to, kas man strādā. Es esmu atradis, kāda treniņa man strādā, es sev piedodu, ja es kaut kādas dienas arī izlaižu. Tas citreiz ir labi, citreiz arī vajag dienas izlaist, bet kaut kādai, ja cilvēks grib sākt, vislabāk ir vienkārši sākt ar kustību. Vienkārši kustēties. Covid laikā es baigi daudz sāku skriet, man skriešanas bums uznāca, es riktīgi izskaities, tev man ir apnicis, es to vairāk nedaru, mans kardio tagad ir kickboks un Muay Thai. 2 reizes nedēļā, dažreiz 1 reizi, dažreiz 2 reizes. Un vienkārši kustēties, tas ir tik svarīgi. Kaut vai pietiek ar pastaigu. Vienkārši sāc un tad lēnā garā. Vai pastaigu ar mugursoli? Jā, tas ir vēl labāk. Ūdenī ar tieši, pretestību, precīzi, tā lai pretestību. Vienkārši sāc kustēties, sāc darīt. Es zinu, ka sākumā besī vispretīgākais ir sākt. Sākums ir diezgan riebīgs, viņš ir smags. Un tad, ja tu gribi sportot, iet uz sporta zāli, ko uz man tur skatīsies, es tur kā lohs jutīšos vai tas un šitais, pofīgi. Uzliec austiņas, vienkārši dari kaut ko, jebko. Un tad, kad tu iekusties mazlietiņ jau, tev aiziet jau tā fiziskā nepieciešamība pēc tās kustības. Un tev tā kļūst par
nepieciešamība. Tā kā vienkārši dari jebko. Pofīgi, ko citu domās, pofīgi, ko vai skatīsies vai nestīsies, vienkārši dari jebko. Jo mans vislielākais mīts laikam ir par sporta zāli vai par kaut kādiem sportiem. Tā, kad tu, protams, skola, kur tev tur bulijo, tas ir viens, bet tā, kad tu esi pieaugušā lielā apzinātā vecumā, cilvēki respektē vienkārši citus cilvēkus, kas iet uz sporta zāli un dara jebko. Tu esi tur, viss tevi cieņa automātiski. Tur neviens nemērās ar krāniņiem, cik kurš var uzspiest, tas visiem ir vienalga. Vienkārši cieņa par to, ka tu esi tur. Un viss aiziet. Vai arī kurš no mūsu viesiem to teica, man liekas, Baiba Sipaniece Gavara, teica, ka ejot uz sporta zāli, visiem ir tās bailes, kurus tevi skatīsies. Jā, precīzi. Bet viņa saka, īstenībā jau skatās uz tiem skaistajiem, uz tiem muskuļiem. Labākajiem, Skatās uz tiem sliktākajiem, vai ne? Bet pārdzīvo jau tie varbūt tiešām tie, kas tikko ir sākuši. Jā, precīzi. Tā kā nevajag par to baidīties. Vienkārši kaut kas jādara. Kaut kas jādara. Vislabākā aktivitāte ir to, ko tu vari izdarīt tagad. Jā, uzreiz un ilgtermiņā. Tieši tā. Kādēļ kickboks un muay thai tu pieskaries cīņas sporta veidiem? Mēs arī... Baigi iepatikās, vienkārši nenormāli iepatikās. Es biju Taizemē, mēs filmējām Taizemē iepriekšējo materiālu. Nenormāli iepatikās. Es vienkārši redzēju visu to muay thai kultūru. Man bija tur viens treniņš arī, tāpēc tā treniņas atbraucu uz Latviju. Uzreiz sazinājos vienu savu paziņu. Tagad mēs esam čomi, tad viņš man bija paziņu. Viņš treneris tieši bija un es sāku pie viņa iet uz privātajiem treniņiem, vienkārši pamatus vispār pašus apgūt. Nenormāli iepatikās, vienkārši tā sajūta, tas kardio tavai sirdī, arī tā pašpārliecība, ko tev tas iedod, vienkārši tu tik labi jūties. Bet vislabākais ir tas kardio, tā slodze tavai sirdī. Nenormāli patīk, tagad mēs ejam maza grupiņa, mēs ar čomiem reizi, dažreiz divreiz nedēļā, kā kur reizi sanāk, un nenormāli patīk vienkārši. Tā slodze, tā fiziskā slodze tev, man vismīļākie mani hormoniņi, ir serotonīns, ir dopamīns, man vismīļākie ir endorfīni. Dievin, I love that shit. Endorfīni tā kā pārsatīs jebkuru dopamīnu rašu priekš manis vienmēr. Dievin, vienkārši to sajūtu. Jā, par cīņas sportiem runājot, jau 2 gadi esi tajā vidē nokļuvis, apbružājies. Par jauniešiem un bērniem, iespējams, kādi vecāki baidās sūtīt uz cīņas sporta veidiem, jo viņi paliks agresīvi. Nē, man liekas, ka parasti tas ir tieši vienmēr pretēji. Vismaz tik, cik es redzu, tu tieši paliec mierīgs. Tu tieši paliec daudz mierīgāks un prātīgāks un bišķiņ gudrāks, jo, piemēram, labi, varbūt tas arī tāds sūdīgs piemērs, bet visi tie fighteri, ko es zinu, kuriem tā ir liela daļa no dzīves, tie ir vieni no visgudrākajiem un vismierīgākajiem cilvēkiem. Tieši tie, kurus es pazīstu. Varbūt tā ir vienkārši tāda veiksmīga sagadīšanās. Varbūt man ir paveicies, ļoti novērtēju. Bet tieši tie, kurus es zinu un visus pazīstu, viņi ir vieni no visgudrākajiem, mierīgākajiem, labākajiem cilvēkiem, palīdzīgākajiem. Man liekas, ka cīņas sports tevī to iemāc. Ja tavs treneris nav lohs, baigi daudz no tā ir atkarīgs. Protams, ja tavs treneris ir lohs, tad var visādi būt. Bet, ja tavs treneris ir kārtīgs, foršs, godīgs, krietnis cilvēks, tad tas tikai un vienīgi tev var uzlabot kā cilvēku. Tu iemācīsies arī tās pašas īpašības. Vai priekš tevis vispār ir svarīgi būt spēcīgam? Un kas priekš tevis vispār ir spēks? Tāds atkal filozofisks varbūt jautājums. Spēks droši vien ir kaut kāda spēja pieņemt ātrus lēmumus un uzņemties atbildību par savu rīcību. Vienalga, vai uzņemties atbildību par to, ko tu dari. Tas, man liekas, ir spēks. Būt spēcīgam ir būt uzņemties atbildību. Jo tas ir tas, no kā, man liekas, daudz mīž. Tā kā vienalga, vai visi grib dabūt aplausus, visi grib dabūt glāstus, vai ne, kāds tu malcīts esi, vai ne, bet dabūt sūdu sejā, ja tu izdari kaut ko sliktu, ja tu sapisies, to neviens negrib. Bet attīstība un izaugsme un tie arī panākumi, man liekas, nāk tieši tajā brīdī, kad tu esi gatavs dabūt to sūdu sejā. Ķipa, ka labi, fine, ņemiet, jā, jums taisnība. Uzņemties tomēr tā atbildību. Un tajā brīdī baigi maģiskās lietas, man liekas, notiek. Tas nevienmēr būs skaisti, bet tas vienmēr būs vajadzīgs. Un kad tu to saprati jau tā kā agri? Man liekas, tā kā es sāku kaut kādas tās YouTube video pirmos taisīt, pirmos podkastus un Pāļu bazaru. Tad es sapratu. Es tagad komentārus vispār vairāk nelasu. Tā kā tas nav vajadzīgs vienkārši. Neko jaunu tu tur neizlasīsi. Bet es ļoti novērtēju to komunu visus, kas ar tiem maniem projektiem veidojās. Un tajā brīdī, man liekas, ap 25 es arī kaut kā sapratu to visu. Kad ir jābūt gatavam uzņemties arī sūdu. Ja tu gribi kaut ko labu, tev jābūt gatavam arī sūdu paņemt.
Okay. Tu esi, principā, jau ļoti daudz ko sasniedzis savā vecumā. Neko daudz jau, nē, māja man nav. Sīkais ar vēl nav. Tā kā nekas daudz To visu vēl var paspēt. Vēl visu paspēs. Bet kādi varbūt būtu tavi 3 ieteikumi mūsu skatītājiem, kā iegūt šos te panākumus? Atšķirībā uz ko viņš grib fokusēties. Arī raidījuma sākumā mēs runājam, kas ir panākumi. Ko tu gribi? Vai tu gribi veiksmīgu biznesu? Es tev nevaru dot padomu, man nav ne mazākās nojausmas. Es nesaprotu neko par naudas taisīšanu. Tā ir man lielākā problēma. Es gribu taisīt kaut kādas lietas, projektiņas kaut ko, bet es nekad nepadomāšu, kā naudu no tā normāli uztaisīt. Tāpēc es būšu nabaks visdrīzāk. Bet toties būs foršs video sanācis. Zini? Tā ir tā mana problēma. Tā kā tur es nevarēšu padomu nekādu iedot. Bet ja tu gribi vienkārši, man liekas, panākums, kā darīt to, kas tev patīk. Jo, man liekas, vislielākie panākumi var būt tie, ka tu vienkārši dari to, ko tu mīli, dari to, kas tev patīk, un tu vari dzīvot no tā. Vienalga, nav labi jādzīvo, ja tu vienkārši vari dzīvot, darot to, kas tev patīk, tie jau ir panākumi. Tas var būt jebkas. Un, lai tu to varētu darīt, man liekas, tev vajag arī mazliet to nekaunību varbūt, mazlietiņu, kripatiņu, jo man liekas, ka mēs latvieši bieži esam pārāk kautrīgi. Mēs esam diezgan kautrīgi. Kaut kā mums ir ar visiem šiem vācu mužkunkiem, zviedriem un krieviem, visiem, kas mums ir gājuši pāri, mums ir kaut kā tas gēns viens iznīcināts. Kaut kāds gēni mums tur ir patīrīti. Un man liekas, ka mums vajag mazlietiņu to nekaunību tādu dabūt. Mazlietiņu, bet tieši tādu veselīgu kripatiņu. Pašpārliecību vajag, man liekas, ka arī tādu spēju nocēt sev, jo, ja tu pats sev netici, kāpēc lai kāds cits tev ticētu? Zini kā, ir tas teiks, fake it till you make it. Vienkārši esi kaut kā ļoti pārliecināts. Esi ļoti pārliecināts tajā, ko tu dari, un citi pavilksies tam līdzi. Jo, ja tu pats zinās, pat ja tu nezini, ko tu dari, vismaz tēlo, ka tu zini, izdomās pa ceļam, pēc tam izdomās, vienkārši tēlo, ka tu zini. Un spīt, nekaunība, pašpārliecība. Un varbūt kripatiņa veiksmes. Vajag arī kaut kādu. Lai ir klātis. Vajag, jā. Bet mazliet to pašpārliecību, ticību sev. Pat ja nezinu, ko tu dari, izliecies, ka tu zini. Vienkārši, ka jau izdomās. You'll figure it out along the way. Pa ceļam izdomās, tas teica, papīpēs izdomās. Bet es domāju, pie taviem panākumiem noteikti var pieskaitīt arī visas tās vietas, kurās tu esi bijis, visus tos piedzīvojumus, jo ne jau viss ir tikai izmērāms vai ne mājā. Jā. Es dievinu ceļot, es dievinu tā kā pēc pirmā mūsu projekta ar Sandiju kopā. Tas man pilnībā parādīja pasauli. Es nebiju nekad bijis ārpus Eiropas un uzreiz jau tur es Bolīvijā, Dienvidamerikā un nenormāli. Tas man izmainīja visu domāšanu, kā es skatos uz lietām. Un tas ir tas, ko es gribu darīt. Mums patiesībā šobrīd nākamnedēļ jau vajadzēja lidot filmēt nākamo projektu. Bet saistībā ar visu pasaules situāciju mēs vairs nezinām, ko mēs vispār drīkstam, ko mēs varam. Jo mums visu apstiprināja un nākamais projekts noteikti būs, bet jāpagaida, kad bišķi nostabilizējās pasaules tā politiskā situācija. Vai tas notiks, es pat nezinu. Bet cerams, ka kaut kādā varbūt mājā. Vajadzēja braukt jau nākamnedēļ. Es pagaidām negribu teikt uz kurieni, lai pārsteigums bišķiņ, bet tas arī būtu bijis kaut kas pilnīgi cits. Vismaz es ļoti cerēšu, ka jums viss izdosies. Paldies, es esmu fans un es skatos. Daudz noderēs. Paldies. Es skatos un sekoju līdzi. Klau, Jāni, varbūt ir vēl kāda prasme, kuru tu līdz šim neesi apguvis, bet kuru labprāt gribētu apgūt? Es kaut kā vienmēr esmu domājis par metināšanu. Tas pilnīgi random. Noteikti varētu noderēt tev kaut kas. Ļoti praktiski, jā. Tas ir baigi, es zinu, ka tas ir pilnīgi random, bet kaut kād baigi sen, kad es runājos. Tas izklausās pēc rezerves plāna, ja ne viss noiet greizi ar raidījumu, mūziku. Vecīt, jā, es biju pat tieši tā arī to domājis, baigi random gadījumā, ja kaut kāda pilnīgākas sūdi notiek, un tev vajag sākt dzīvi no jauna otrā pasaules malā. Vienmēr būs vajadzīgs labs metinātājs. Un es ar to biju runājis, vispār ar savu terapeitu kaut kad ļoti sen, ka, ir labi, ja tev ir kaut kāds skills. Viss šitās te. Jo sēdēt pie kompīšu un taisīt kino prezentācijas ir īstenībā šausmīgi. Tas ir šausmīgi depresīvi, es teikšu godīgi. Viss darbs ar datoru, viss riebis, viss tās kino prezentācijas. Es gribētu, lai maniem mazbērniem nekad nebūtu jāzina, kas ir Microsoft Teams. Es gribētu, lai viņiem nekad tas nebūtu jāzina.
Un ir baigi forši, un tagad mēs to ilgi atstājām novārtā tos zilās apaklītes, skilus un darbus. Bet tagad patiesībā viss ir aizgājis bišķiņ tā, ka, es nevaru mājās santehniku savu salabot. Es nevaru, priekš tam ir meistars. Es nevaru elektrību salabot. Es neko no tā fucking nesaprotu. Un tu saproti, ka visi šitie praktiskie skili tagad ir tik pieprasīti. Man vajadzēja džeku, kas gāzes katlu man salabo. Pusotru nedēļu tev jāgaida, tie čuvaki vienkārši šitā te. Tu nemāki, vai cik žēl, vai ne? Pabeidz savu augstu skoliņu, nevar saskrūvēt trubas kaut kādas santehnikas. Un tā tas ir, un es sapratu bāc, bet īstenībā cik tas ir forši, ka tu ar savām rokām kaut ko īstu, kaut ko taustāmu uztaisi vai izveido, un es biju domājis, cik tas īstenībā ir forši, ka tev ir kaut kāds tas skills. Jo man rokas aug no pakaļ, esmu ļoti, ļoti neskilots tādā ziņā, ļoti grūti iet kaut kādām vienkāršām lietām. Un tāpēc es iedomājos, ka kaut kad es gribu to metināšanu iemācīties. Jo man sens bija metinātājs, atceros, un metināšana, man liekas, arī tāda laba lieta, ko zināt, un tas ir specifiski, un jā. Es domāju, čomi, kuriem žurkas jāsametina, būs ļoti priecīgi par savu skilu jauno. Ne, bet tā arī ir, jo, manuprāt, tiešām šobrīd cilvēki atkal sāk ļoti novērtēt tieši šo te roku darbu. Precīzi. To darīt. Tieši tā, un tas cilvēks, kas tu māki kaut ko tur saskrūvēt, wow! Tā kā tas ir baigi forši, jāmācās praktiskas lietas, kaut ko ar rociņām var darīt. Un tad varbūt ir uzreiz kāds ieteikums, ko mēs varētu kā cilvēki šodien jau izdarīt, lai rīt mēs būtu jau kaut vai par 1% labāki. Vienalga, vai tas ir kaut kas ar fizisko saistīts, ar garīgo, ar rokdarbiem. Savāktais sevis. Man, piemēram, vienmēr šitais patīk. Man patīk piecelies no rīta, saklāja gultu, un tagad tu paēd nomazgā savus traukus uzreiz. Viss. Un patiesībā tādas mazas lietiņas, ko tu dari, baigi daudz tev iedod uz citām lietām. Kad es vienu brīdi biju riktīgi palaidies, tur visu mentālu un depresiju un tā, un visādiem sūdiem, es biju riktīgi palaidies, baigi smagi ir savākties, bet kad tu sāc atkal darīt, un vienkārši šitās mikro ieradumus veicināt tādus, kad nomazgā, tu izdzēri kafiju, nenoliec krūzītes galvu, nomazgā savu krūzīti, viņi ieliec atpakaļ iekšā, un tādi mazi sīkumiņi vienkārši baigi. Sava veida disciplīna, un tas tev dod arī citām lietām disciplīnu, ka tu vienkārši sāc ar tiem maziem sīkumiņiem. Piecelies, saklāj uzreiz gultu, un uzreiz nomazgā traukus, ka tu paēdi. Viss. Un ar tādiem maziem sīkumiņiem, man liekas, ka mēs kā sabiedrība un arī katrs individuāli baigi daudz reiz, tas nenormāli daudz mainīs. Es ticu, ka tas būs maziņš domino efekts uz citām lietām. Tas droši vien strādā, jo man liekas, militārajā jomā jau arī ir šīs te pedantiski savāktās gultas un visam jābūt saklātam. Precīzi. Man tas bija pirms tam, es neteiktu, ka man bijušas problēmas vienmēr ar to, bet armija to tā kā rezervistu apmāca pastiprināja, novēroja, ka tomēr tas ir forši. Bet man principā nekad baigi ar to nav bijušas problēmas tādā ziņā, es tāds kārtīgs cilvēks esmu. Aizies pie manis, man nekad nebūs netīri trauki izlietnē, tu nekad to neredzēsi atnākot pie manis, nekad man nebūs netīri trauki. Man varbūt būs netīri grīda, bet netīri trauki man točni nebūs. Ļoti labi. Jā, un šis valsts aizsardzības dienas tas arī mūsdienu jauniešiem tādu pozitīvu pieredzi var iedot. Super, es domāju, ka tas ir pilnīgi pareizi, tam ir jābūt. Nav ko mīst jāiet iekšā. Paskaties, tur, kur valstīs, kur visi ir izgājuši militāro apmācību, vai viņiem kaut kas sūdīgāk, viņiem kaut kas mainījies, viņiem ir tikai labāk. Visiem ir tikai labāk tur, kur tā ir pamatvajadzība. Jā, tieši tā, noderīgas zināšanas un prasmes iedot cilvēkiem un to disciplīnu un kārtību. Precīzi. Varbūt kādi tev mērķi turpmāk ir, var padalīties? Par projektu jau ieskicēju? Par projektu ieskicēju, jā, bet varbūt vēl kaut kas. Es gribētu paceļot, es gribu to projektu, kas pagaidām ir zem noslēpuma plīvuri, vai ne, jāgaida, kad mēs kaut kur vispār tiksim. Bet tā, es baigi neko, diemžēl, neplānoju. Man šitā problēma vienmēr bijusi. Man viss plāni pēdējos 5 gadus, visi man plāni ir izgāzušies, ka tu kaut ko ieplāno, sākas karš, kaut ko ieplāno, sākas Covid. Visi mani plāni vienmēr bijuši izmest biskastē, es neko vairāk neplānoju. Es dzīvoju šodien ar domu par rītdienu. Es dzīvoju šodien, bišķiņ padomājot par rītdienu, bet tā, es nezinu, ko es darīšu pēc 5 dienām, pēc 5 mēnešiem. Man ir tāds raksturs, ka es varu baigi strauji arī kaut ko pamainīt.
Es varu ļoti strauji izmainīties. Es varu, piemēram, izdomāt, man var uznākt kaut kas un pēkšņi teikt, nezinu, es gribu nodarboties ar kaut ko, un man tas uznāks, un es baigi strauji to varu pamainīt. Tā kā es, diemžēl, neplānoju. Tas ir mans tā lielākais mīnus. Bet kaut kādas lietas es varu, protams, saorganizēt, ieplānot, bet baigi ko neplānoju. Pēdējie gadi parāda, ka nav baigās jēgas laikam. Bet es ceru, ka es daudz ceļošu. Jā, un par šo gadījības tēmu, gan jau noslēdzot, vai mēs Latvijā kaut ko varētu darīt, lai tas nebūtu tāds... kaut kas tāds, kas biedē cilvēkus un liekas ar negatīvu nokrāsu, ka mēs runājam par šīm lietām. Jo bieži vien komentāros, kad par 72 stundu mugursomu runā aizsardzības ministri, negatīvi komentāri parādās. Man liekas, ka visiem ir tā asociācija, ka tas ir uzreiz ar karu saistīts. Jo, zin kā, tam ir tas, ko mēs iepriekš runājām, tā negatīvā pieskaņa par to karu klāt, tas fokus uz karu. Bet patiesībā, kā tu iepriekš teici, tā 72 stundu soma, viņi jau ir jebkām vajadzīgi. Pazūd elektrība, plūdi, vai vienkārši pārgājiens, vienkārši paņem spontāni, izdomā, aizēj pārgājienā. Man liekas, ka ir vairāk kaut kā par to somu jākomunicē, mazāk ar to kara piesitienu, bet vairāk ar to, ka tā ir vienkārši tā kā aptieciņa mājās. Zini? Katram mājās ir aptieciņa, kaut kāda zāļu atvilknīte, kaut kas tāds, un kaut kā tas ir jāpārveido, varbūt mazāk militāri un vairāk praktiski, jo cilvēki pišķiņi tomēr baidās no tā militārā. Kaut arī tas ir daudz praktiskāks pielietojums. Un kaut kā vairāk varbūt par to dabu, par to pārgājieniem. Mēs, principā, to arī šobrīd cenšamies Jums labi darīt. sanāk, es domāju, tas pareizi no cita aspekta parādīt. Jā, piedzīvojums soma, precīzi. Varbūt tā varbūt piedzīvojums soma. Un uzreiz tur ir tāda foršāka asociācija klāt, enerģija pamainās. Ārkārtas situāciju soma. Jā, ārkārtas, vai piemēram 72 stundu. Kādu somu tu gribētu? Tu gribi 72 stundu izdzīvošanas somu, vai tu gribi piedzīvojumu somu? Tu gribi piedzīvojumu somu, bro. Kurš idiots gribētu 72 stundu izdzīvošanas somu? Tu gribi piedzīvojumu somu. Un kaut kā varbūt vajag cilvēkiem mazināt to stigmu un fokusēties uz to. Baigi labā ideja, vecīši, tā dope ideja. Jā, mēs jau arī virzamies tajā pasākumu zonā, starta finiša. Mums ir arī dienesti, bet ir arī blakus mums dažādas turisma organizācijas, kas runā par piedzīvojumiem, gatavību piedzīvojumiem, būt dabā vairākas dienas. Jo faktiski tas saturs, kas ir 72 stundu mugursomā, var likt vienādības zīme ar to saturu, kurš nepieciešams ir dodoties dabā uz vairākām dienām. Jā, tu paņem rāģiņu līdzi, paklausies, kas notiek, lai nebūtu telefonā bačā jāsēd. Jā, forši. Super, es apsolos noteikti aizbraukšu vienu no tuvākajiem pasākumiem. Noteikti. Es pastīšos datumus un vienā būšu, padošu jums ziņu. Jo, ja nē, sliktākajā gadījumā nākošais gads mēs uzrīkosim darba dienās. Viens posms būs otrdienā, piemēram. Nē, es toču Tad mēs trietā arī varēsim. Būs. Džeki, mēs esam nonākuši līdz mūsu otrajai sarunas sadaļai, un tie saucās zibens jautājumi vai zibjautājumi. Principā atbildi ātri, intuitīvi, daudz nedomā. Pirmais jautājums – disciplīna vai radošā brīvība? Radošā brīvība. Man vissvarīgāk ir individuālā brīvība tomēr. Labi. Process vai rezultāts? Rezultāts. Plāns B vai tomēr improvizācija? Improvizācija. Tas nav viens un pats gadījumā. Plāns B un improvizācija viens un pats nav. Tas ir kā tas līdzīgs. Es iešu improvizāciju. Labi. Vieglāka soma vai vairāk ekipējuma? Vairāk ekipējuma. Soma ar dažiem vai daudziem nodalījumiem? Daudziem nodalījumiem. Ok. Tad jau no tās sportiskās puses pietupieni vai vilkme? Pietupieni. Noteikti pietupieni. Ļoti labi, jo pietupieni daudziem tieši ļoti nepatīk. Es nevaru pievilkt. Es varu varbūt 1, 2, varbūt 3 reizes labā dienā pievilkties. Pietupiens es varu dafigā uztaisīt bez problēmām. Ļoti daudz. Un par mūsu tēmu. Rakingā doties īsajā 6 km distancē vai tomēr tos 18 metrus pievarēt? Kilometrus? Es ietu laikam 6 sākumā. Tur vajag bišķiņu sagatavoties. Parastajam cilvēciņam vajag tomēr bišķiņu vairāk, lai to 18. Es ietu 6, bet nākamreiz, pirmajā reizē es iešu ar jums 6. Nākamreiz es iešu 18. Apbružāties un tad skatīties, kā precīzi. būs. Un pēdējais, tautas klasē, kur nav noteikti šis minimālais svars vai tomēr sporta klase un uzreiz ar šo te obligāto 15 kg somu? Tautas klase. Tuvāk tautai. Tuvāk tautai. Nav ko izrādīties. Es neko neizrādīšos. Man nav ko pierādīt. Es labi pavadīšu laiku. Jāni, man to jāsaka milzīgs paldies vēlreiz, ka tiešām piekriti parunāt. Man bija ļoti interesanti, es domāju, paldies, arī skatītājiem. Apusēji.
Mēs noteikti tiekamies jau nākošajās mūsu podkāstu epizodēs ar jauniem viesiem. Un tiekamies arī pasākumā. Tiekamies pasākumā obligāti un turpinam runāt par svarīgāko. Čau! Paldies! Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu draugs. Kad ceļš kļūst grūts un kājās gurs, kad šaubas prātā klusinā klātā, atceries smagās, summa tevi rūdīju, sev atgādini, tu vari stāvēt taisni, kad citi lūst. Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu draugs. Tava soma, tavs ceļš, tava gatavība, dzīvot, kustēties, mērķu sasniegt, gatavība deg, gatavība spīdēt, uz priekšu draugs, mēs ejam tālāk. Tava summa, tavs ceļš, tava gatavība.